Šķiet salīdzinoši tikai nesen Latvija ar pozitīvu smaidu uzņēma ziņu par uzņēmumu Capital drosmīgo soli pašmājās saliktiem klepdatoriem piešķirt tik saudabīgu zīmola nosaukumu – Gauja. Taču skat, izrādās ir aizritējuši jau 3 gadi un viena vienīga modeļa vietā, nu jau veikalu plauktos ir atrodams vismaz 5 dažādas Gaujas. Nē, loģiski, ka šādu datoru izstrādē Latvijā pa šo laiku nav atvērtas milzīgas mikroshēmu un elektronikas ražošanas rūpnīcas. Tas nebūtu nec racionāli, nec izdevīgi. Tāpēc mēs arī korekti sakām, ka šie ir Latvijā nevis ražoti, bet gan no kvalitatīvām sastāvdaļām sakomplektēti datori, ko paveikuši Latvijas datorspeciālisti. Mēs meklējām piegādātājus, kas nodrošina pirmkārt jau kvalitatīvus komponentus, otrkārt piegādas tādos apjomos, kā mums tas ir nepieciešams, un, protams, šo komponentu servisu. Šī izvēle notiek vēl ar vienu ir spēkā, un, protams, kad ir komponents, kas ir izdevušās kvalitatīvāks un mazāk kvalitatīvs, mēs visu laiku sekojam līdz šiem procesiem un cenšamies piemeklēt ar vien labāks un nodrošināt klientiem labāku arī servisu rezultātā. Iepazīstoties ar šo Latvijā salikto klepdatoru klāstu, redzam, ka laika gaitā tas ir nešaubīgi pielāgojies tirgus tendencēm. Vispirms starp Gaujām ir atrodami paši mazākie 10 colu netbooki, jeb mazdatoriņi, kas ļauj daudz ērtāk nekā ar mobilo telefonu piekļūt internetam ārpus mājas vai biroja. Taču tīri vizuāli mūs pārsteidz 13 colu izmēra izteikti plānais klepdators, kas vizuāli ļoti atgādina pasaulē tik slaveno MacBook Air, vieglo un plāno datoru. Taču starpība tāda, ka šis Latvijā saliktais plānais klepdators maksā vismaz 2 reizes mazāk. Kas attiecas uz datoru veiktspēju, to jaudas modifikācijas ir dažādas, un šie dzelži nešaubīgi ir ļoti svarīgi. Tomēr, pēc mūsu domām, šodien ir iestājies tas laiks, kad pircējs veikalā vispirms tomēr ļauj vaļu acīm un sajūtām. Cilvēkiem interesē arī stils un dizains, kas ir, varbūt tas ir mūsdienu attīstība, un pie tā ražotāji šobrīd strādā, lai būtu dizainisks, tas viss izskatītos savādāk nekā pierasts. Tas ir viss pārējā, kas strādā uz tautas klasi. Viņi strādā tikai, lai būtu dizains un katram pircējiem būtu atbilstoši priekš viņa. Piemēram, tas pats dēlam, mūsu pašu Gaujas kaut vai 12 ir piemērots, katrs atradīs sev kaut ko priekš sevis. Tas pats plānais A1C, tas būs dāmām, kam patīk, ka plānums viegli var pārnēsāt, varbūt MacBookam nesnāk naudas, bet A1C jaudās tur, protams, nebūs gluži tas pats, bet priekš viņu vajadzībām tas ir pilnīgi pietiekami. Tas pats krāsainās ir studentu modeļi. Viņi aiziet uz skolu, visiem tur stāv, tur melns, pelēks dators un pēkšņi meitnē ir dzeltena Gauja, viss skatās uz viņu reāli. Un tas ir varbūt viņai svarīgi, ka viņai nepievērš uzmanību zābakiem, ir pieredz, ka viņai kompis ir vienkārši tāds, kā nenam citam nav. Lūk, 12-solīgo Gaujas klepdatoru korpusu krāsu paletes variācijas tiešām ļauj mums izpausties, izvēloties gan pavasarīgi dzeltenu vai zaļu modeli, gan arī sievišķīgi sarkanu vai rozā. Savukārt tiem, kas vēlas tomēr klasiska, sajūtama izmēra klepdatoru, kas jaudas ziņā var arī mierīgi likt aizmirst par nepieciešamību pēc vecā labā galdatoru, ir iespēja izvēlēties kādu 14 vai 15 solu Gauju. Tātad, kā redzam, modeļu palete ir tiešām plaša, un arī tehnisko parametru variācijas ir visai dažādas. Gluži tāpat kā arī citiem ražotājiem. Tomēr šiem Latvijā saliktiem datoriem ir viena ārkārtīgi būtiska priekšrocība, ko noteikti ir jāpatur prātā. Tas ir vietējais serviss. Mūsu pluss ir servis, kas atrodas Latvijā, atrodas šeit pat, un ir izpildāms ļoti, ļoti ātrā laikā. Un, lai mēs to varētu ātri un kvalitatīvi veikt, nenoliedzami ir nepieciešamas rezerves daļas, komponentes, kas lielo ražotāju pārstāvjiem praktiski gandrīz nevienam Latvijā nav. Bez tam mēs esam autorizēti veikt arī servisu tādām lielām kompānijām kā Apple un Dell. Mūsu inženieri ir izgājuši kursus, apmācījušies, ieguvuši kvalifikāciju veikt šo servisu, un, protams, mēs šīs labākās iemaņas izmantojam arī mūsu Gauja datoru servisā un ražošanā. Un vēl kāds interesants fakts par Gaujas datoriem, par kuru mēs pat nenojautām. Ir ļoti nopietnās kvalitātes pārbaudes, kurām, kā izrādās, tiek pakļauts pilnīgi katrs klepdators. Praktiski, cik zināms, neviens no ražotājiem neveic pilnu datoru testu, pirmspārdošanas testu vai pēcražošanas. Ir daudz ražotāji, kas veic dažas šīs funkcijas. Mēs katru datoru individuāli
24 stundas testējam. Tas ir veicam atmiņas testu, visas sistēmas stresa testu, katra atsevišķā komponente, lai tas būtu tīkla karte vai audio karte vai CD iekārta vai DVD rakstītājs, visu komponentu atsevišķi pārbaudi uz funkcionēšanu, kas būtiski samazina atteikumus pārdotai datortehnikai. Tomēr tehnika ir tehnika, un vienmēr ar to var atgadīties kāda ķibele. Tad te ir tā priekšrocība, ka jūsu datoru spēs salabot vietējie meistari un ātri nomainīs kādu sabojājušos detaļu ar tepat uz vietas esošo rezerves daļu. Citu ražotāju datoriem remonta detaļas nereti jāgaida nedēļu vai pat 2 un ilgāk, un reizēm pat pašu datoru remontēties mēdz nosūtīt uz kādu citu Eiropas valsti. Tāpēc gluži loģiski, cilvēki un arī uzņēmumi, kas nevar atļauties nedēļu, 2, 3 palikt bez darbā un nepieciešamā datora, labprāt izvēlas šādus Latvijā saliktus klēpdatorus. Mums nenācās grūti atrast kādu uzņēmumu, kas savā ikdienā izmanto tieši klēpdatorus gauja un pastāstītu mums par savu pieredzi. Mūsu darbs ir tāds, ka mēs bez datora principā nevaram strādāt, jo mums viss balstās uz internetu pieslēgumu. Nav internetu pieslēguma, mūsu darbs apstājās. Mūsu darbs ir saistīts ar datu saņemšanām no CSDD datubāzēm, no apdrošinātāju datubāzēm. Tas ir mūsu galvenais principā instruments, ar ko mēs strādājam ikdienā. Protams, ir tāds pārsteigums, kad Latvijā liek kopā dators. Bet es domāju, ka pietiekami veiksmīgi tas tiek darīts. Mājās ir cita brenda dators, pilnīgi nejūtu nekādu atšķirību, vai tas ir Latvijā ražots šajā brīdī vai ārzemēs salikts kopā. Abi ir vienlīdz labi, atšķirības pilnīgi nekādas. Protams, jau pozitīvas tās emocijas, jo pirms priekšniecības nopirkšos datorus, es nemaz par tādiem nezināju. Tas ir viens strādājot, bija tā sākumā, kā būs, bet patīkams pārsteigums. Tiešām.